Pie Kuldīgas vecā Rācnama šī būs vieta, kur jau gada nogalē atradīsies tēlnieka Oskara Mikāna veidotais aktieru un sabiedriskā darbinieka Evalda Valtera piemineklis. Tā lēmusi konkursa komisija. Tomēr jāteic, ka lēmums nenāca viegli. Lai izzinātu piemērotāko no 3 konkursa komisijas piedāvātajām vietām, piedalīties aptaujā tika aicināti arī iedzīvotāji. Viņi bija aktīvi un no saņemtajiem vairāk nekā 400 balsojumiem nenosliecās par labu nevienai no vietām, bet bija ierosinātas citas. Viena no tām Vecais Rācnams. Pašvaldības speciālistiem izpētot pieejamos informācijas avotus secināts, ka savulaik Valteru ģimene dzīvojas mājā netālu no Rācnama. Pati māja gan nav saglabājusies. Visa šī iedzīvotāja aktivitāte tikai vēlreiz apliecina to, ka Evalds Valters tiešām kā izcila personība ir pelnījis pieminekli un ir pelnījis, lai viņš būtu iemūžināts Kuldīgas pilsētā. Sanākot atkārtot komisijai kopā, pēc tādām garām diskusijām, mēs tomēr nonācām pie viedokļa, ka Evalds Valters ir piemineklis, ar viņiem jāliek pie Kuldīgas vecā Rācnama, kas šobrīd tiek restaurēts. Te izstāsta kopā ar Evaldu Valteru. Tā savu ideju piemineklim nosaucis tēlnieks Oskars Mikāns. Tā kā aktieris nodzīvoja 100 gadu, tad viens no mākslinieku piedāvātajiem saukļiem, ja vēlies nodzīvot līdz 100 gadiem un ilgāk, iedzert tēju kopā ar Evaldu Valteru. Tomēr arī šo izvēli pieminekļu metu konkursa komisija izdarīja tikai atkārtotā konkursā. Pirmajā reizē tika iesniegti 6 darbi, bet neviena no idejām negūva vairākuma atbalstu, tāpēc sludināja jaunu konkursu, kurā bija 5 pieteikumi. Konkursa uzvarētāja meta autors atzina, ka ideja rokās nedevusies viegli. Viņu tādu realistisku gribējās te pilsētvidē, jo pati pilsēta pārāk izstījās, ka nevajag kaut ko tādu ļoti avangardistisku. Un pats Valters, ka kaut kas tāds diezgan draudzīgs, vienkāršs. Izcilais latviešu aktieris, strēlnieks un literāts Evalds Valters dzimis Kuldīgas novadā toreizējā Planīcas, šobrīd Kurmālas pagastā. Pēc tēva nāves ģimene pārcēlusies uz Kuldīgu, kur Valters pabeidzis pamatskolu un uzsācis savas pirmās darba gaitas sērkociņu fabrikā Vulkāns. Lai godinātu novadnieka devumu, Kuldīgā jau sen domāts par kādas īpašas vietas izveidi. Finansējumu ieceres īstenošanai 20 000 eiro pašvaldība saņēmusi no valsts budžeta. To no savas deputātu kvotas Kuldīgai atvēlējusi Saeimas deputāta Solvita Bultiņa. Ilbene Feldalants Perševics, Grundas televīzija.